Nākamais jautājums. Mani interesē jautājumi par maniem vecvecākiem, par dzimtas koku, par visu seno, kas saistīts ar maniem senčiem. Diemžēl man nav kam pajautāt, un vairums no radiem ir jau miruši. Vai strādājot ar karmu, es varu kaut ko uzzināt? Ainārs. Paldies! Paldies par jautājumu. Es varētu atbildēt vienā vārdā jā. Taču nedaudz paskaidrošu. Viena no karmas mācības unikālākajām iespējām ir saņemt atbildes uz jautājumiem, uz kuriem atbildēt nevar neviens. Arī, ja cilvēki ir līdzās, cilvēki ir gados, un jautājumi varbūt ir saistīti ar to laiku, kas ir saistīts ar šiem cilvēkiem, viņi nevar atbildēt uz jūsu īpašajiem un specifiskajiem jautājumiem. Mācoties, strādājot ar karmu par dzimtu, par dzimtas mājām, par īpašumiem, vienmēr var uzdot šos jautājumus, kas ir aktuāli un kas katram interesē. Un varu pateikt no savas prakses un pieredzes, jo vairāk cilvēks strādā ar sevi, jo vairāk viņš risina savas karmiskās problēmas, jo spēcīgāku un dziļāku informāciju viņš var saņemt par visiem tiem jautājumiem, kas viņam ir aktuāli un kas viņam ir svarīgi. Pilnīgi visās dzīves jomās. Man pat ir radies tāds teiciens saistībā ar karmas mācību un informāciju, ko es uzzinu. Jau tagad, kad es esmu strādājusi jau vairāk nekā 30 gadus. Tātad arī man vēl joprojām, tāpat kā katram cilvēkam, izlien dažādas karmiskās situācijas, bet tās jau ir tie resnie koki. Un tātad, jo dziļāk mežā, jo resnāki koki. Jo senāka dvēsele ir cilvēkam, jo smagākas karmiskās mācības viņš iziet, jo interesantākas lietas viņš uzzina par jautājumiem, uz kuriem atbildēt nevar neviens. Tātad, darbs ar karmu jums sniegs gan atbildes uz jautājumiem, gan arī risinājumu, kā izmainīt situāciju, ja šīs atbildes jums rada vai radīs problēmas. Tātad darbs ar karmu ir iespēja apsteigt likteni, pēc visuma likumiem, nepārkāpjot karmas likumu.